Īsta kalēja vadībā izkalt pašam savu monētiņu, iziet pārsteiguma taku un iepazīt Cesvaini orientējoties, nobaudīt tikko ceptas pankūciņas un radoši izpausties dažādās aktivitātēs. Tā ir tikai daļa no plašās programmas, ko nu pat bija iespēja izbaudīt Cesvainē, apmeklējot ģimeņu dienu Fon Vulfu ģimenes ligzdā. Mēs veidojam šo te kopā būšanas tradīciju, ka mēs parādām saviem bērniem, cik tas ir būtiski. Ne tikai mums ģimenē būt kopā, bet kad mums apkārt ir tiešām daudz ģimeņu, kas visi kopā iesaistās aktivitātēs, gan sporta aktivitātēs, gan kultūras aktivitātēs. Mēs rādām šo priekšzīmi, kādai būtu jābūt ģimenei un kādai būtu jābūt ģimenes atpūtai. Pat cik ir brīvdiena nedēļas vidū, saulaina diena, tad izdomājām, ka pats gan neatbraukt, nav jau tālu jābrauc no Madonas. Ļoti forši, kad ir kur ģimenei kopā pavadīt laiku, gan kur ar mazāko pastaigāties, gan kur lielākajam bērnam dažādas izklaides, kurās piedalīties, ar zirdziņu izjāt. Visādā ziņā forši esam atpūtušies. Sabiedrībā pilnīgi noteikti ģimenei ir vērtība. Un šie pasākumi tā ir tāda jauka diena, kur atcerēties un apzināties to, ka patiesībā cik jauka tā kopā pavadīt laiku. Te beidzot sapulcējās, kad ir bērni, mazbērni, vecstāvi, vecmammas un priecējās visi līdz. Un tajā pat laikā gan fiziskās aktivitātes, gan prāta dažādi pārbaudījumi un vingrinājumi. Tas taču ļoti interesanti un jauki. Man visvairāk patika ar zirdziņiem jāt un tā baleta ar apelēm. Patīkami vērot ģimenes ar bērniem. Ģimene tā ir mūsu vislielākā vērtība. Un ļoti liels paldies organizatoriem, kas rada šādus svētkus ģimenēm. Pie tam ļoti daudz pasākumu šeit ir bezmaksas, kas arī ļoti daudz ko nozīmē šobrīd. Vispār man liekas, ka vajadzētu vairāk tādu svētku, lai visi ģimene varētu izrauties kaut kur un pavadīt patīkami laiku, kaut ko varbūt arī iemācīties, kaut ko pagatavot vai vienkārši izbaudīt dienu, jo nesenāk varbūt tajā ikdienas steigā kaut kur iziet no mājas. Ļoti labi bija šķita tas, kad ir šī uzstāšanās uz skatuves, kur ģimenes ir paaicināts, ka tu reāli vari iepazīties ar tādu ģimenes dzīvi un dzirdēt kā citiem un bieži vien sadzirdēt, ka tu neesi vienīgais ar, teiksim, kaut kādām problēmām vai vēl kaut ko, un ka to rāda arī tiešraidē Facebook video, kur var redzēt arī tie, kas netiek šodien. Laiks ir brīnišķīgs, aktivitāšu ir milzuma daudz, visas dienas garumā, un man liekas, ka Cesvaine maleči, un ja ir šobrīd attīstība par viedajiem ciemiem, tad Cesvaine šobrīd lieliski rāda piemēru, kā tam ir jābūt. Sadodās kopā biedrība, pašvaldība, Cesvaine pils un uzrīko fantastiskus svētkus visai ģimenei. To uzsver arī paši cesvainieši, lepojoties, ka roku rokā spēj radīt patiešām vērienīgas lietas. Arī šoreiz, līdz ar aktivitātēm pilī un muižas kompleksā, durvis apmeklētājiem vēra gan Cesvainas alus brūzis, kur varēja iepazīt alus vārīšanas procesu, gan Vinetas meistares izšūto gleznu galerija, Smēdes nams, kur šobrīd piedzīvo atzimšanu un cer uz atbalstu jumta nomaiņai, gan salons Divi torņi, kas allaž pārsteidzis ar savu romantisko vidi, šoreiz piedāvājot mājas kūku baudīšanu. Tam līdzās sastopam arī mākslas pasauli ar teātri un zirgu gleznu izstādi. Fon Vulfu ģimene bija ļoti saistīta arī ar šo majestātisko dzīvnieku, tādēļ šodien Staļļu pagalmā vairākas aktivitātes saistībā ar šo. Vairāk mēs ar tādu varbūt lēno turismu attiecībā uz ģimenēm izceļamies ar tādu tiešām izzinošu kultūrvēsturisku vērtību mācīšanu bērniem. Protams, arī aktīvā atpūta caur pat jaunpienākušajiem mums piedzīvojums Mana daba puišiem ir aktivizējusies un iešana dabā. Mēs vairāk tiešām vēlamies uzsvērt Cesvainē tādu kultūra izglītības nozīmību arī katrā ģimenē un sākam ar ģimeni, vedam bērnus arī uz vietām, kuras varbūt ir mazāk aktīvas, tieši kā izklaides vietas, bet tiešām uzsveram šo te kultūra vēsturiskā mantojuma audzināšanas vērtību. Mēs paņēmām vēl plus šīs laivu sarunas, lai tiešām akcentētu šo ģimenes būtību, to svarīgumu pakāpi, un apskatām no dažādiem punktiem ģimenes vajadzības varbūt, gan no pašvaldības skatu punkta, gan no psihologa, gan no pašas ģimenes skatu punkta, kā viņi šeit jūtas, esot gan pasākumā, gan dzīvojot Cesvainē. Prieks, ka šos svētkus ģimenēm mēs arī veidojam kā tādu vienu liela kopīga Cesvainas ģimene, kopiena, kurā ir gan pašvaldība, gan uzņēmēji, gan vietējie individuālie iedzīvotāji, visi kopā kaut vai ar savu līdzdalību, piedalīšanos jau svētkos vien veicinām turismu arī attīstību, jo turists arī jūtas ērti tikai tādā vietā, kur pati kopiena ir stipra, jūtas forši starp savējiem, tā ka laipni gaidīta Cesvainas ģimenē. Sandra Zariņa, Mārtiņš Svitka, Inders Krieviņš, RED TV.